es esmu Liena Milgrāve no kampaņas Pirmā reize. Un mūsu mērķis ir veicināt jauniešu interesi par politiskiem procesiem. Mans jautājums būtu, tātad pētījuma rezultāti par jauniešu veselību Latvijā rāda, ka ar vien pieaug to jauniešu īpatsvars, kur regulāri smēķē un lieto alkoholiskos dzērienus. Tāpat valstī ir augsts abortu skaits jaunu meiteņu vidū, augsts smēķējošo skaits grūtnieču augsts smēķējošo jauno grūtnieču īpatsvars, ļoti zem rādītāji kontracepcijas lietošanā pirmo dzimumu attiecību laikā un tam līdzīgi. Kādus konkrētus pasākums jūsu partija ir paredzējis veikt alkohola un tabakas lietošanas ierobežošanai un seksuāli reproduktīvās veselības veicināšanai jauniešu vidū? Uzteicis kundas, mēs sāksim. Jā, jautājums katrā ziņā ļoti sarežģīts, bet es varu pirms atbildēšu uz tādiem ļoti konkrētiem, gribu teikt vienu. Ziniet, viss sākās ģimenē, un ģimene ir atbildīga pirmām kārtām par to, kāda izaugstās jaunā paudze. Es pat esmu izaudzinājusi 2 dēlus, 2 meitas, man ir 6 mazbērni, un es vispār iedomāties nevaru, ja manā ģimenē ar maniem znotiem, ar vedeklām būtu tādas problēmas. Katrā ziņā, varbūt es esmu laimīga māte, bet es esmu daudz darba ieguldījusi arī savu bērnu audzināšanā. Kas attiecas uz varbūt tādu vispārēju fona, protams, mūs ļoti uztrauc, un man arī personīgi šobrīd, ka īstenībā skolā mēs neesam droši aizsūtot savu bērnu uz skolu. Mēs nezinām, vai tajā brīdī skolā būs narkomāns vai kā savādāk, un piedāvās nopirkt šīs narkotiskās vielas, bet viens gan ir skaidrs, ka šobrīd varbūt tas skanēs nepopulāri, bet mums tomēr ir jāpievērš vairāk varbūt uzmanību, un mēs nevaram dot varbūt tādu brīvību sevišķi mazo klašu bērniem, kuri faktiski šobrīd es dzirdējis, ka 5. klases skolēni raksta kolektīvu atteikšanos no savu skolotāju. Esmu dzirdējis to, ka vecāki pārmet, kāpēc jūs neapkarojat to, ka tur pēc kultūras nama, tur es laukos pati dzīvoju, kāpēc smēķēju, un ka skolotājs atbild, jūs ziniet, bet man ir svarīgi tie, kas te sēž te klasē un to klausās šobrīd. Ja? Tā kā šeit es varu teikt, ka ar likumdošanas palīdzību nevar varbūt tik daudz izdarīt, kā drīzāk tādu personīgu piemēru palīdzību, protams. Ja? Kas attiec, protams, uz ko jūs jautājāt par šo jauniešu seksuālu audzināšanu un tam līdzīgi, man atbildi ir gluži tāda pati. Tas ir diezgan personīgs jautājums, un jebkurš mēģinājums šobrīd to, teiksim, ar varu ietekmēt, īstenībā var izsaukt tādu ļoti, ļoti lielu pretreakciju. Bet viens gan man jāsaka, ir noteikti jāpastiprina skolās to priekšmetu mācības, pat jāievieš jauni, kas ir saistīti tieši ar šiem jautājumiem. Tas ir par ģimenes reproduktīvo veselību, par alkoholismu un narkotisko vielu kaitīgumu. Mēs maz par to runājam, kad mēs par to sākam runāt, tad, protams, uzreiz bērni jau tā ir pārāk noslogoti un vēl viņiem ievest jaunu mācību priekšmetu. Es domāju, ka tas atmaksāsies noteikti, ja mēs par to runāsim. Labi, paldies, Baštīkungs. Jā, es teiktu tā, ka šis ir jautājums par vērtībām, jo vērtību sistēmas nosaka izvēle. Un tas jautājums ir, kā mēs bērniem, pusauģiem jauniešiem mācam vērtības. Pēdējā laikā plašas diskusijas ir izraisījis bijušā kardināla Pujāta un citu bīskapa aicinājums mācīt Bībeles mācību. Mūsu programmā ir ierakstīts skolās ieviest kaut vai fakultatīvu ģimenes mācību, kur mācīt jaunos cilvēkus sagatavot dzīvei, kā veidot attiecības, kā risināt konfliktus, kā tikt galā ar naudu, ar stresu, ar savu raksturu un tam līdzīgi. Kas notiek šodien pat reizi, tā var vērot, ka ļoti daudz ir gatavi cīnīties ar sekām, bet nevis risināt ar cēloni. Un, teiksim, kontracepcija vai aborti jau ir rezultāts, bet ir jautājums, kāpēc nepilngadīga meitene kļūst stāvoklī, kāpēc viņai ir jādara aborts un tam līdzīgas lietas. Un tāpēc mūsu
apvienība par labu Latviju atbalsta vērtību orientējošu priekšmetu mācīšanu skolā, ne jau kaut kādu tur, es nezinu, Izraēļu ķēniņu vēsturu un tam līdzīgas lietas, bet ļoti reālas, ikdienā nepieciešamas konkrētas attieksmes un vērtības, kas jauniešiem dzīvē noderētu. Bet uz kā pamata? Vai uz, teiksim, hinduismu, musulmaņu vai tautas folkloru, vai tiešām kristīgo civilizācijas, pasaules uzskatu. Paldies. Tas ir viens. Otrs. Viss, paldies. Es vienkārši 5 minūtes ir pagājuši. Es tikai gribēju pateikt vienu teikumu, ka mēs atbalstam vismaz vienu bezmaksas sporta nodarbību katram bērnam. Ok, skola. Iesalniekums. No personīgās pieredzes es zinu, ka tas lielā mērā ir gribas spēka jautājums. Ja cilvēkam, jaunietim individuāli ir šis gribas spēks pretoties šīm teiksim, negatīvajām kaut kādām parādībām, alkoholismam, narkotikām un viss, tad viņš tam ir spējīgs. Bet daudz, diemžēl, nav spējīgi pretoties tam. Un tas, kā jau Baštika kungs teica, tas ir lielā mērā vērtību jautājums. Bet es šeit neuzsvēru tik daudz, teiksim, kristīgās ticības vai baznīcas lomu šo vērtību audzināšanā, bet drīzāk tādu vispārēju, jo es pats, teiksim, neesmu kristietis, bet man šis te morālās vērtības ir ļoti līdzīgas, un tāpēc jauniešiem tas ir, kāpēc ķeroties pie saknes, kāpēc jaunieši, teiksim, smēķē, viens no piemēriem. Tāpēc, ka daudzas slavenības, filmu zvaigznes, vārdu sakot, cilvēki, kas jauniešiem ir autoritātes, to dara publiski. Un, ja šo te, tā teikt, negatīvo propagandu, ja to varētu kaut kā ierobežot valstiskā līmenī, teiksim, mēdījiem, kas šo te rāda, tīra, teiksim, cenzūra jālieto. Filmas. Jo mēdīju uzdevums ir arī audzināt sabiedrību pozitīvā virzienā, nevis tikai izcelt kaut ko, kas šokē vai kaut kā savādāk aizrauj. Mēdījiem un politiķiem un skolotājiem ir arī jāaudzina jaunā paudze. Jā, bet studijā neviens nesmēķē, radio, televīzijas studijā nesmēķē, smēķē filmās. Ko darīsim? Es zinu, ka partijā visu Latvijai tiešām ir ļoti reti jaunieši, kas smēķē un lieto alkoholu. Tas ir tas, kad ir tā patriotiskā nacionālā vide, tā veicina šo te. Visas filmas nerādīt televīzijā. Aizliet kaut kādas kāpēc filmas. nerādīt tās, filmas? kurās smēķē. Ir ārzemju valsts, kurās izgriež kadrus ar smēķēšanu ārā no filmām. Tādā. Jā, labi. Aboltiņas kundze. Jā, es piekrītu par to, ka svarīgi tas, protams, ir šī vērtību sistēma, ka viņi audzinās ģimenēs un ne tikai kristīgi, bet, protams, pirmām kārtām mūsu vērtību sistēma jau ir latviešu tautas dziesmās. Bet ir tā realitāte, protams, ir tāda, ka, diemžēl, ļoti daudz ir šīs nepilnās ģimenes, ļoti daudz ir, kas ir aizbraukuši prom, un tas nenozīmē, ja tam bērnam ir problēmas ģimenē, ka viņam nebūtu jābūt alternatīvai, kur to mācīties. Tā kā mūsu programmā ir arī tas, ka vajadzētu atjaunot, ieviest veselības mācību, kas daudz ko no tā atrisinātu. Bet, protams, svarīgs ir arī šī te veselīgā dzīvesveida propaganda, kas ir pirmām kārtām gan sports, gan arī šīs izklaides. Tātad ir jānodrošina tas, lai būtu pietiekami finansējums gan šīm sporta skolām, sevišķi tām, kur ir iespējams tāds masveida sports, kur bērni tā vietā, lai viņi domātu par dzeršanu un smēķēšanu, saprastu, ka viņi ir svērtīgāk ir sports. Man dēlam, pieņemsim, sporta skolā ir noteikts, ka ne tikai jāuzrāda mācības, viņš pat kolu un čipšus nedrīkst, nerunājot. Sporta skolas finansē pašvaldības. Nozīmē, ka valsts varētu uzņemties šobrīd. Sporta skolas finansē pašvaldības, nedroši vien tas arī paliks pašvaldību finansējums, bet katrā ziņā ir valstī jānodrošina, lai nepieciešamības gadījumā tam būtu palīdzība. Ir arī reāls lietas, kas ir darītas jau šobrīd un par kurām ir ļoti karsts debats parlamentā. Tas ir, pieņemsim, atņemt licenziju par alkoholu tirgošanu nepilngadīgiem, jo mēs visi zinām, ka Amerikā nav nekādas problēmas, ja 40-50 gadu vecam cilvēkam pajautā pasi. Savukārt mums, nezinu, kāpēc mēs visi zinām tos piemērus, ka cigaretes un alkoholu brīvi tirgo. Balsosiet par? Vienkārši peļņā. Jā, mēs balsojām arī par to, pašreiz ne par licenci, bet par to, lai sodītu ne tikai pārdevēju, bet sodītu arī veikalu
īpašnieku, jo viņš ir atbildīgs, ko viņš pieņem darbā, un tātad šis ķēdes mehānisms, tie ir joprojām šie mehānismi ar cigarešu marķēšanu, ar šo reklāmu aizliekšanu tajā laikā, kad jauniešiem tas ir pieejams. Tā kā tās ir tādas konkrētas lietas, un, protams, no tādām pozitīvajām ir kaut kādā veidā tomēr vairāk informācijas pieejamas par šīm lietām, kas attiecās uz veselību, sevišķi jaunas meitenes, jaunas sievietes veselību, iesaistot nevalstiskās organizācijas, un tādā veidā ir par ļoti Eiropas naudu, ir ļoti daudz gan šie te skrīningi un visas šīs te lietas, kur to var dabūt, izmantot to vairāk, vienkārši, manuprāt, trūkst informācijas. Gešenkungs. Paldies par jautājumu. Jautājums ir ļoti, ļoti nopietnas. Īstenībā tas ir jautājums par cigaretēm, alkoholu un abortiem. Par 3 lietām. Es būšu visai konkrēts. Pirms dažiem gadiem, vēl pirms krīzes, Saskaņas centrs aicināja novirzīt papildus līdzekļus pašvaldībām, caur valsts budžetu, lai nodrošinātu papildus finansējumu sportam. Jo jauniešiem un vecākiem taču ļoti labi zināms, ka par sporta nodarbībām, sporta sekcijās visādas jāmaksā diezgan dargi, vai ne? Tiem, kuriem nav jāmaksā, daži no tiem cilvēkiem lieto alkoholu kaut kur kapņu telpās un tam līdzīgi. Ja? Pēc mēs aicinājām papildus finansējumu piešķirt pašvaldībām, lai nodrošinātu šo te sporta nodarbības bērnu sporta skolās, ja? Dažādas. Lūk, tas konkrēts piedāvājums bija tika noraidīts, kas attiecas uz abortiem. Es negatavoju satveru diskusiju par to, līdzīgi kā tas notiek nemitīgi ASV un Polijā, par to, lai aizliegtu tos abortus vispār. Jūs paši to negribētu. Mēs negatavojamies šo te diskusiju ierosināt, ja? Jo dzīvē mēs būtu visādi gadījumi, ja? Diemžēl sievieti var arī izvārot vai ne, un ko ar to bērniņu pēc tam un kā. Tāpēc par to mēs nediskutēsim pat. Ja kāds te mēģinās aicināt aizliegt abortus Latvijā, viņš ir populists. Par smēķišanu un alkoholu es jau minēju. Aicinājām piešķirt papildus finansējumu sportam. Priekšlikums tika noraidīts. Okay. Es saprotu. Jā, man Gešenkungam jautājums, vai jūs nepastāstīt arī pārējiem, kā jūs balsojāt par to priekšlikumu, kā sodīt ne tikai to veikalu pārdevējus, bet arī īpašniekus, ja viņi tirgo nepilngadīgiem alkoholu. Manuprāt, ka jūs balsojāt pret. Tas par pieaugušiem cilvēkiem jau ir stāsts, jo meitenes jautāja par gadus jauniem cilvēkiem, bet arī pieaugušie dzer un smēķē. Vienkārši patiešām Saeimā vienreiz, piedalījos diskusijā par to, ko mums darīt vispār ar alkohola tirgotājiem kā tādiem. Un patiešām viens no maniem priekšlikumiem bija sekojošs. Varbūt, lai papildinātu būtiski valsts budžetu un lai būtu līdzekļi priekš bērniem, priekš sportā, varbūt mēs pagarināsim vienkārši uz 1 stundu šo te darbā laiku veikalos, kuri tirgo alkoholu. Par maziem veikalniekiem bija stāsts. Patiešām tas ir ļoti radikāls un drosmīgs priekšlikums.